Ja mēs tālāk tad par talkām, un talkas galu galā jau nav tikai tajā dienā, kad mēs pasludinām un tad it kā izpildam savu pienākumu gan pret sevi, gan pret savu sirdsapziņu, bet patiesībā jau sakopt to vidi vajag regulāri, patstāvīgi, un tas jau nozīmē tikai vienu, ka tajā lielajā talkas dienā varēsiet vairāk svinēt nekā vākt, jo viss jau būs gada laikā apvākts un uzturēts kārtībā. Par to tad arī par kādu talku Renāta Ābelīte, un tā talka notiek kādā muižā Rīgā. Labrīt, Latvija! Mēs esam Ziepniekalnā, Ēbeļmuižas parkā. Šodien notiek talka. Domā zaļi, bet krāso vēl zaļāk. Talkas ietveros Ziepniekalna lielākais un skaistākais parks ieguva jaunus soliņus un labi iekārtotu bērnu rotaļu laukumu. Vai šāda veida talka Ēbeļmuižas parkā tiek organizēta pirmo reizi? Šāda pirmo reizi. Mēs tāpēc arī izdomājam tādu paplašināt bērnu laukums, un domājam ar laiku vēl paplašināt. Vienkārši sākām no dažādos parkos ar dažādiem akcentiem, dažādiem raksturiem. Šoreiz mēs gribam katru soliņu savādāk nokrāsot. Vienkārši tā, lai bērniem ir jautri, lai visiem patīk šeit. Kopumā 20 parka soliņus izgatavoja uzņēmums Sijā Pata AB, bet krāsu sagādāja Sijā Linum Color. Šis Ziepniekalna Ēbeļmuižas parks, viņš jau ir ļoti, ļoti dabīgs, un te soliņus vajadzēja, un es ceru, ka Ziepniekalna iedzīvotāji novērtēs, ko mēs te darām. Bet var gan, jo mūsu beices un pernicas un krāsas, tas ir jau no 17. gadsimta receptēm, un tā ir īsta daba, tie ir Latvijas līni, Latvijas zemnieki izaudzētie līni un dažādi dabīgie pigmenti, kas ir patiesībā smilts. Svarīgi, ka soliņu un bērnu rotaļu laukums būs krāsots ar veselībai nekaitīgu krāsu. Es šeit noteikti neesmu tikai ķeksīšu pēc. Man tiešām ir prieks palīdzēt. Un interesanti tas, ka soliņi nebūs vienkārši nokrāsoti pēc standarta. Tur tāda krāsa, kur arī liekam. Bet te būs cilvēki sabraukuši, sabiedrībā pazīstami cilvēki, paši ar savu domu, ar kaut kādu redzējumu. Un tad tie soliņi būs katrs savs. Un tad varbūt pēc kādiem 5 gadiem atbraucot, tad varēs pastīties, kā tad izskatās, vai ir vēl vai nav. Projekta autori Ilze Laksdiņa priecājās par cilvēku lielo atsaucību. Ja jūs gribat redzēt, kādas izskatās izkrāsotas uzzīmētas brīvdienu sajūtas, tad droši brauciet uz Ēbeļmuižas parku. Talka bija izdevusies, priecājās gan lielie, gan mazie, un izrādās, ka pilsētas vadība arī māk krāsot soliņus. Es vispār esmu pieredzējis domāt pozitīvi. Gan jau būs tas laiks, kad tie cilvēki arī mainīsies. Un ja viņš redz, pat arī skolu, mēs izredzam, ka skola pirms remonta bērni zīmē, skrāpē un dara visādas lietas. Skola izremontē, un mēs sakām, bet tad, kas notiks? Te bērni atkal viss sabojās, un uzreiz mainās attieksme. Arī bērni redz, ka telpa ir sakārtot, un viņš jau citādi attiecās. Sakārtosim parku, es ļoti ceru, kad arī rīdznieki savu pilsētu mīl, un ne tikai to eglīti izrakt un kādā viņu atkal pārdot, bet īstenībā tas viss ir mums kopīgs darbs un kopīgs mūsu prieks par mūsu pilsētu.